Iedomājieties, žurnālisti pie sevis aicina uz studiju sistēmas visādus, kuri stāsta, kā jāuzmod bērniem maskas, kā skolotājām. Tajā pašā laikā viņi pat sev, tie paši žurnālisti, kopā ar uz Covid bāzētās naudiņas ar sistēmu ir uztaisījuši likumā tādu mazu tādu rakstiņu, kad viņiem redzes studijā nav jālieto. Daudz. Tiešraidē. Jā, tiešraidē. Mēs arī esam tiešraidē. Jā. Un tad daudz arī Facebookā rakstīja par to, kā tā, kāpēc tiešraidē nav jālieto, bet skolotājiem skolā ir jālieto maskas. Un vēl bija arī raksts, kad bija, kas tur komentēja to, kad, lai tiešraidē labāk saprastu, ko žurnālists, it kā stāsta. Ar skolotājiem, lai precīzāk izstāstītu bērnam, ko viņam vajag iemācīt tam bērnam, vai skolotājai obligāti bija jāuzliek maska. Tad varbūt skolotājiem visām ir vienkārši jāpaņem, jānoliek laivas blakus, tad viņas var droši stāstīt ar atvērtu muti. Patiesībā jau pēc šiem te noteikumiem ir tā, tad vai notiek audio-vizuālo darbu sagatavošanas. Nozīmē, ka principā var nolikt arī kameru. Jā, pilnīgi, to arī lasīju. Jā. Jūs varbūt izlasīsiet? Mums ministrs kabinet noteikumi. Jums ministrs kabinet noteikumi. Konkrētais punkts, konkrētais pāns, kas nosaka, ka, ja tiek veikta tiešraide, nekādas maskas nav nepieciešamas. Viņu tas neinteresē, jā. Gadījumā, kad tiek nodrošināta tiešraide, translācija vai notiek audio-vizuālo darbu sagatavošana, ja tas nepieciešams pilnīgā darba pienākuma veikšanai, nav jālieto maskā. Šai gadījumā konkrētajā piedodībā mums ar maskām skatīties nebūs interesanti. Nē. To mums tas ir nepieciešams. Jā. Viss. Jo mēs jau savādāk nevarēsim. Var uzrakstīt kaut kā pateikt, cik mums ir skatītāji. Mums šobrīd ir 500 cilvēku skatās vienlaicīgi. Super, ideja. Labdien, pašvaldības. Jūs dokumentus. Uz kādu pamatu? Uz kādu pamatu jūs pārkāpjat? Nē. Ministrs kabinetes rīkojums 655. Lūdzu, cienīts kungs, izlasiet. Stādieties priekšā, varbūt. Inspektors Gadomīnskis. Labi. Jūs dokumentus. Tā. Tātad jūs apgalvojat, ka mēs pārkāpjam. Mēs iedosim dokumentus, tā nav problēma. Ka mēs pārkāpjam kaut ko. Jo tikai tādā gadījumā jums tiesības pieprasīt mums personu apliecinošu dokumentus. Tā ir? Ir. Jā. Tātad izlasiet, lūdzu, iepazīstieties ar ministrs kabinetu noteikumiem. 605, ne, jūs nezināt. Jūs acīm redzami nezināt. Nevis noteikums. Tātad, rīkojums, lūdzu, izlasiet. 5.43. Jā, tieši tā, 5.43.5. Kad ir rakstīts, kad nevajag izmantot? 5.43. Jā. Kas tur ir rakstīts? Publiskās iekštelpās, tā skaitā darba vietās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu, lieto mutes un deguna aizsargs, izņemot. Tātad, izņemot. Jā, labi, izņemot. 5.43.5. Gadījumos, kad tiek veikta tiešraides translācija vai notiek audio-vizuāla darba sagatavošana, ja tas nepieciešams pilnvērtīgai darba pienākumu veikšanai. Mums šobrīd jūsu mēdīju apliecības, mēdīju apliecības, jūsu, ko jūs pārstāvat? Jūs kaut kur tur redzējāt, kaut Ko kādu jūs mēdīju pārstāvat? Šobrīd jūs esat viens individuāls personas. Jūs nestādaties no kāda mēdīja jūs esat. Mums nav jābūt no Tas nav jādara, kamēr mēs neesam neko pārkāpt. Tieši tā. Pareizi? Jūsu dokuments. Paņemiet šito lapiņu. Jums varbūt vienu lapiņu iedot? Jums nevajag? Ministrs kabinetes noteikumi, jūs strādājat arī pēc viņiem. Pareizi? Tad tieši tā. Tas mēs neatnācām ar jums kašķēties. Nē, jūs atklāt provocējums. Nē. Jūs atnākāt piedāvīt vairāk cilvēku un... Nē, pagaidiet. Ziniet, kāpēc mēs atnācām? Divatā bez maskām. Pagaidiet, ziniet, kāpēc mēs atnācām? Pagaidiet, kungs cienītais, ziniet, kāpēc mēs atnācām? Un es jūs silti ieteiktu tā neieklausīties, ja? Šitie frukti mūsējie, ja? Viņķels un tā tālāk. Izdomāju, ka viņi negrib filmēties studijās, ja? Ar maskām. Tā kā jūs tagad arī negribat. Ja? Nē, pagaidiet. Nav runa par studiju. Tur rakstīts kaut kas par studiju? Kaut viens vārds ir par studiju? Nē, kaut viens vārds tur ir par studiju? Nav. Tiešraides arī. Tiešraidi neveic tikai no studijas. Jūs to ļoti labi zināt. Ja? Tāpēc, lai viņi, ja jau mums ir viens likums, viena taisnība visiem, tad lai viņi arī sēž tajā studijā savos uzpūrņos.
Nevis uzspiež mums, jums un tā tālāk un tā joprojām. Tas ir vienīgais iemesls, kāpēc... Tas ir vienīgais iemesls. Tiešām tā. Tieši tā. Jā. Mēs žurnālisti mūsdienās ir jebkurš. Jūs arī varat būt žurnālists cienītais. To es jums uzreiz varu pateikt. Palasiet likumu par žurnālistiem. Viņi bērniem uzspiež. Tieši tā. Tajā pašā laikā sev norīkojuši tā, ka viņi var sēdēt tur forši bez sejas maskām. Tas pats sākums, ka maskas vēl neliekā. Smieļi 280. Šobrīd mēs ar visu spēku visiem bāžam virsū, mēs 1000 jau lidojam pāri. Un cik man tā ar visu spēku. Un paskatāmies, kā cilvēki nāsā tās maksas. Zem šeit, zem zoda, kabatā saņurcīts, tā tālāk. Jūs te stāvat. Jūs te šobrīd stāvat. Tulītās ārā, un tur pacīsimies pie veikala. Ārā nav obligāti maskā. Nē, kā viņi nāk. Bet jūs jau vēl tātad, jā. Vai no kabatas saņurcīt vēl kā ar kabatas šeit patamolīt pateica, maiziņā atdezinfecēt no sākuma rotas un tad kā uzvilkt. Iziesim ārā. Durvīm pasīsimies, vai kaut viens tā dara. Jūs par durvīm variet nostāties un visu pēc kāds vienkārši sodīt par to, ka viņi nepareizi lieto masku. Pareizi? Kāds viņas ir? Netīras un kabatas. Es neesmu no ķīmiskās ierīdās no vajadzētu. Nu, redziet, tur jau tā nelaime, bet efekts no tā ir tāds. Mums ir kontrolēt, lai būtu maskas. Lai jūs neizplatītu slimības tālāk. Man nav slimības. Jūs tagad... Man nav slimības, pirmkārt. Es dzirdu jums kakls ķerks. Man? Man čērks? Varbūt apapsējies. Man jums himnu nodziedāt to līdās. Kurā tonalitātei nodziedāšu? Tāpēc es saku, ir divas, kā lai saka, paralēlas ir sistēma, ir parasti iedzīvotājiem. Diemžēl sistēma kā tāda nomoka katru parasto cilvēku. Es šobrīd ne par jums, kā tāda personīgi. Nav viegli. Bet es par to augstu, par to lielo sistēmu, kur vienkārši visu. Kāpēc jūs neiet tur un... Mēs ejam. Viņi, pagaidiet, ziniet kāpēc? Es jums paskaidrošu, kāpēc. Levita kungs no manis aizmuka jau vasarā. Nevis šinī, kad vēl Covida nebija, par citu lietu. Ja? Ar viņiem vispār nav iespējams runāt, jo viņi nerunā. Viņi nerunā, viņi mūk prom. Tieši to pašu dara. Kāpēc bērniem, viņam uzprasīja, kāpēc skolotājām jāvelk ir maskas, lai paskaidrotu bērniem korekti, normāli to visu to materiālu? Žurnālisti atbildēja, jo tāpēc, ka viņi nevar pasniegt korekti, normālu materiālu. Skolotājiem jāmāca bērns, un viņai tas nav vajadzīgs paskaidrot normāli, korekti visu materiālu, kas viņai jāiemāca bērnam. Tur ir atšķirība. Ja, tāpēc ir arī viena līkums, viena taisnība visiem. Nevis kaut kur kāds. Nevis viņķelēja vienu taisnību un citiem ir cita. Saprotiet, mēs jau neesam pret jums cienīt. Viņi to punktu tur ieliek, lai paši varētu skraidīt bez maskām. Ja? Jums viņas ir uzstiepuši, mums viņas uzstiepi. Ja? Kāpēc mums ir tāda situācija, ka mums, piedodiet pēc Orwella runājot, ja? Visi dzīvnieki ir vienlīdzīgi, bet cūks ir vienlīdzīgāks pa visiem. Tāpēc mēs to darām. Ne jau tāpēc, ka mums gribētu uz šosmīgi jūs čakarēt vai vēl kaut ko. Saprotiet? Mēs to darām tāpēc, ka mūsu bērniem tiek uzspiestas tagad maskas vilkt. Mazajiem knauzeriem, kuri vēl kurpšņos nemāk sašņorēt. Viņiem būs jāvelk maskas, tāpēc, ka viņķeli tā ir izmēr. Bet viņķelē nekur nebūs jāsēž maskā, ja? APL. Tāpēc jums no sākuma jau devu. Tos kolēģis izlasīja. Jā, kolēģis izlasīja un neizdarīja to kļūdu. Iekšē kārtības noteikumi attiecās tikai uz personu. Uz jums. Uz mums ne. Ne uz administratīvā procesa likums 16. pants 1. daļa. Precīzi, konkrēti, balts un melnu uzrakstīts. Paciet, kā mēs sagatavojamies, ir vienu otru ielikām, lai nebūtu lieki jautājumi. Vēl priecājieties, ka neielikām patērētāju tiesību aizsardzības likumu vēl dažs labs. Ir vēl. Ja? Tā kā šeit aizliegt filmēt nav nekāda tiesība. Pareizi? Nē. Lūdzu, izlasiet. Cienītais, likumi jums nav jāievēro, ja? Nē. Nu skaidrs, nav jāievēro, ja? Jūs ienākuši privāti īpašumā. Tas neko nemāja. Izlasiet, lūdzu, šo te... Šeit jūs izlasiet, cienītais. Izlasiet, lūdzu, šo te, kas attiecās tieši uz iekšējās kārtības noteikumiem. Jūs atsakaties lasīt, tātad jūs atsakaties vispār no viņam jā. Jums nav tiesību šajā gadījumā neko aizliegt tādu. Tas ir viens otrs tikai tagad, kad ir izveidojusies konflikta situācija. Mēs sākām filmēt arī jūs. Ja? Pirms tam mēs to nebūtu darījuši, ja jūs netaisītu skandālu. Es skandālu neceļu. Pašlaik jāiet jūs pārkāpes.
Tur ir tur. Nu, viss pašvaldības policija nolikt uz Tur joprojām tur vienkārši grozījums mācenes. Vēl abi divi pilnīgi. Es atvainojos, varbūt jūs kaut kā mums pievērsīsieties, nesakiem telefoniem, smadzenēs, tur informācija grozīšana. Jūs? Tad mēs ejam projām. Bet mēs ejam projām. Kur mēs stāvam? Tad jūs gudrāks paliksiet pie tā telefona. Ejam projām, ejam projām. Darīšanās nav jēgas par bezjēgas. Viņš nepārdotas. Es neesmu stāvēt stundu, man vienas smadzenes sagrozījus. Nav pamats. Nelaid izteri nekur. Ejam, lai vispār pa centru pastaigājam. Vai nākot ar visu. Nejūs tas stundām stāvēs, kamēr viņiem smadzenes grozījus. Nu, cik ilgi man gaidīt? Jūs pievēršties mums, gaidat par smadzenes, kamēr grozījus. Ko izvirzīt šādu prasību? Jūs vispār, saprotiet, lūdzu pareizi, mēs runājam par likumīgām prasībām. Kur jūs šeit atmīti pamatojums izvirzīt prasību pagaidām? Nav jēgas, es neiešu stāvēt. Lai viņam priekšstāv. Es gribu zināt, jo... Varam paslēgt, vienkārši var visi skatītāji tagad pārliecināties, kā notiek kaut kāda administratīva procesuālās lietas, kad vienkārši, stāv vesels bars, pat nezinu, viņam parāda ministrs kabineta noteikums. Viss te ir super, te nekauži nav kur piekrišēties. Ne tik un tā sēž tajā telefonā stundām, sēž un kaut ko gaida, kaut ko tur, es nezinu, ko viņi tur gaida. Tagad viss Rīgas domas juridiskais birojs štukur, kā mums ārā izmest. Tagad man arī pat valsts ārkārtas sēdē visi savākušies. Domā ātri, kā varētu šito te no robiņa izņemt no mediju studijās, lai pasniegtu informāciju. Viņi var nelietot maskas skolotājiem, lai bērniem pasniegtu informāciju skolās. Būtu jālieto maskas. Tas nav pieņemami vispār. Mums, man liekas, tie bērni vairāk interesē nākamā paudze, kura cerams būs gudrāka par šito paudzi, kura vēl to sistēmu uztur kā tādu. Parot, apzot, vienu OIK nevar atcelt. Iedomājamies visu pārējo. Tagad ārkārtas situācijā līkumus, kur momentāli visu, ko maina, bet vienu OIK nevar atcelt. Neizdomājāt to. Lūdzu. Bet tas pats adekvātākais policis vienā to patsīja galvenais tos pašus papīrus. Ministrs kabineta noteikumus, tagad viņi aizgāja, izstudēs, pārliecināsies. Viss tur ir atzīmēts pilnīgi ar dzeltenu, viss tur nav, kur vispār piekasīties. Viņiem vienkārši tas, ka precedents pirmo reizi kaut kas tam līdzīgs notika. Tāpēc man nav ko teikt. Bet, protams, ir nepatīkami, gaidīt stundu gandrīz vai stāvi gaidu, kamēr viņi tur izskolosies. Tā, man atklāja dati, tagad tāds. Labi, nav svarīgi. Mums ka noteikti apsprieda, joprojām. Esmu pie kastes. Pie kasām? Nē. Plantiņu mums abiem ar Māri. Čau, Māri, tu man dzirdi? Jā, es tev dzirdēju. Tātad viss notiek labi, attiecīgi abas var dzirdēt. Šobrīd jūs esat tālu viens no otra, tāpēc ieslēdz abas mikrofonus. Mūs skatās 700 cilvēki apmēram šobrīd. Laika mainās, sūdzēs jāpakšā, lai skrien tas likuma pants. Jā. Šobrīd ir tas, lai katrs pats patestēt baigi interesanti, kā politiski jau stundu nevar atrast. Politiski jau nevar atrast stundu vai pamatojumu, lai aizliegtu jums tur atrasties. Skatīsimies, ko ņemot. Tā, ka tu Māri var mierīgi runāt, tevi var dzirdēt. Jā, tas ir vesels konflikts. Kamēr katrs runājas patīkšanu. Pārdevēja izskatās adekvāta par pats maidavanu. Viņai droši vien patīkam redzēt, ka cilvēki atklāti smaida. Jūs jau redzējāt, visu to nav jēga aizmirst tos papīrus. Pēc mīnas noteikumiem, ja ir tiešais, tad maska nav jālieto. Tāpēc ir tiešais man. Reku man uzkārās, tur uz pusstundu uzkārās policija. Viņi par to nezināja.
Stundu. Nē, nopietni, jūs redzējāt, tur pusstundu jau uzkārās, vairāk. Cik man laiks iet 58 minūtes. Tā kā. Es nezinu, cik viņam tur minūtes, lai 20 minūtes jau smadzenēs grūzīju un tāpat neiegrūzīju. Vēl paņēmu visu tos pusējos minūtes kāpēc notikumus un vēl tagad. Viņi stāv jums krāsās. Tā, uzkārušies. Nu jā, tu ko gribi teikt, ka tu nopirki? Tu, nu jau gan. Andris Leits man nost nāk Kaspars pie manis. Es pats varu nometēt. Lai jums veicās. Nu, šito mēs jums neapsolam. Nu, iziesim ārā vēl, bišķi parunāsim. Halo, Māri, dzird mani? Tā kā, pagaid bišķi, Andres, tu līdz auss. Nē. Kaut kā, ja? Es auss uzlikšu, lai es Andri dzirdu. Tā, pagaidžu. Tā. Kaut Māri, tu dzirdi mani tagad? Halo? Tagad dzirdu. Tagad dzirdi, labi. Jā. Tātad mums ir tas ir šobrīd pa 8 kanāliem dažādiem. Mums kopā pa visiem ir šobrīd jau 600 cilvēki skatās. Tātad, ko Apsargi dara? Mēs neredzam. Viņi, kur atrodas šobrīd? Viņi aizgāja prom? Viņi, policija pati aizlaidās. Apsargi, mēs tikko parunājām vēl, jā. Nopirkām bez maskām reku. Kaspars nopirka fantu. Un tagad mums viss ir beidzies. Vienīgais apsargs priekšnieks un beigām vēl paziņoja, ka vairāk šurp nenāciet, ja? Vairāk šurp nenāciet. Jā. Viņš pats pateica, ka viņš arī pret šiem noteikumiem viņi liks pilnīgi absurdi. Bet, protams. Bet tāpēc mēs viņu arī nefilmējām, lai būtu cilvēcīgi, ja? Bet tagad, ko es ar šito visu gribēju pateikt, ja? Principā ir tā, mīļie cilvēki. Ir tāda opcija Facebookam, ja? Kā private live. Nav jau jāiet savā profilā laivā. Bet pietiks tikai ieiet veikalā un pateikt, ieiešu laivā, uzslēgt to private live, tad redzat tikai jūsu, ja? Paskatieties tur augšā. Ja? Varbūt Randa pēc tam uztaisīsim īsu video. Ja? Un jums tā maska principā nav jāvalk. Kamēr viņi neizmainīs un paši nesēdēs tēc uzpurnēs televīzijās un kur tik vēl ne, mēs šitā te arī rīkosimies. Tas nav godīgi. Tas gluži vienkārši nav godīgi. Ja? Paldies, Māri, paldies, Kaspar.